Man bija tāds pārdoms, ko jums teikt dienas beigās, jo visi temati jau pacelāti. Par saturu esam parunājuši, par metodēm, par pedagogu trūkumu, par jauniešu motivāciju, par daudz ko. Un man aizķēra temats, par ko es esmu ļoti daudz domājusi pēdējā laikā, un tam ir viens arī ļoti konkrēts iemesls. Un es vakardien par šo visu domāju un vēl ieliku sevi tādās šī paša, tā darba ņēmēja, tā individa kurpēs. Un es domāju, kā viņam izskatās šī izglītības sistēma. Un vēl papildus tas, ko Māris šodien rādīja, tie cipari, viņi ir tiešām šausmīgi. Es kaut kā atkal par to aizmirstu, nezinu, laikam arī tā kaut kā grūti te nozarē strādāt, ja tu zini, ka tādos kvantumos cilvēki vienkārši no mums pazūd, bet kas notiek ar tiem, kas ir aizgājuši? Kā viņi normalizē priekš sevis to, ka viņi tā arī, nezinu, pameta vidusskolu, aizgāja no koledžas, izstājās no augstskolas. Mēs ar diezgan daudziem runājam tajā brīdī, kad tiek pieņemts tas lēmums iet projām no augstskolas, bet es domāju par tiem citiem izglītības līmeņiem. Man īstenībā viens tāds ļoti privāts, varbūt stāsts, man vīra ģimenē ir viens radinieks, kurš ir tiešām ar 9 klašu izglītību. Un mēs vienmēr, tad, kad zinām, ka būs kāda ģimenes sajiet, mēs zinām, kurš būs visgudrākais, varēs visus pārējos pamācīt, kā lietas pasaulē notiek un kā vajag prezidentam darbot. Tas ir tik acīm redzami, ka tas izglītības trūkums tur tiešām ir jūtams. Lai kā man gribētos teikt, cilvēks jau jauks, bet patiešām tā tematika, ko mēs šodien cilājam, tas ir ļoti būtiski, ir jāmācās visu mūžu. Un tad es paraudzījos šo izglītības sistēmu no tādas šī paša, tā individa, tas, kurš tad varētu gribēt mācīties, tas, kurš būtu tajās krustcelēs, kur tad man doties, kur man iet. Un mēs esam aizvadījuši, manuprāt, tas bija 22. 23. gads, kas bija tad Eiropā šis prasmju gads, un, protams, ka ne jau gads beidzās un tūlīt par prasmēm mēs nerunājam, bet šī mūža izglītības lieta, prasmju ieguve, prasmju paaugstināšana, tātad šī pārkvalifikācija, tās ir tās lietas, kas ir katru dienu arī uz mūsu galda, arī Vidzemes augstskolā. Mēs par to ļoti daudz domājam, kā to arī savā šajā formālo studiju procesā vairāk ienest, kā vairāk iesaistīties mūža izglītības procesos tā tālāk. Bet es sākšu ar tādu vienu ļoti provokatīvu ideju. Es esmu, kā no izglītības nozares, es varu tā par sevi runāt, vai ne? Tad mēs varam arī šādas to lietu paskatīties. Un te es izkopēju, tad no viena bloga internetā, kur tālāk tad tiek dots tas skatījums, ko tad darīt šajā situācijā. Mēs pasludinām, tā esošā sistēma ir pa galam un salūzusi, un te vairs neko darīt nevar. Un tad nāk dažādi vizionāri, kur saka, tad mēs varam no šīm drupām, ko tad mēs būsim visi kopīgi sagrāvuši, uzcelt tādas tur vietiņu, kur var pašūpoties, tad mums ir, kur paspēlēties smilškastē, tur paplunčāties, tad karuselī pabraukt, un ja galīgi noriebjās cilvēki, tad rekur kāpt tādā tornī un pasēdēt krēsliņā arī viens pats. Starp citu, tur, kur jūs ēdāt pusdienas, mums arī ir šāda individuāla studēšanas vieta. Mēs eksperimentējam, kā studentiem patīk šīs klusuma kabīnes. Vēl varat šodien pagūt, aiziet, pamēģināt, kā ir tādā pasēdēt. Bet ja es atkal teiktu, ka īstenībā jau šādas šūpolītes un taciņas un smilškastītes jau eksistē, jo es esmu atraduši, šī gan ir diezgan pasena bilde. Varbūt, ka kāds ļoti vērīgs kolēģis pamanīs, ka jau kaut kas ir arī pamainījies, bet principā šis ir tātad Latvijas izglītības sistēmas tāds schematisks attainojums, un jūs redzat tur tādas tumšākas bultiņas, tātad ik pēc kaut kāda šī apgūtā gabaliņa, tātad tiek uzskatīts, ka cilvēks ir gatavs darba tirgum, kaut kādā līmenī. Un es saskaitīju kopumā 26 dažādas tādi brīži, kad to cilvēku varētu bīdīt ārā darba tirgū. Un tad, ja es no tā izglītības interesanta, kurš tad vēlas mācīties
un vēlas tad saprast, nu, ko tad vislabāk apgūt, vai viņš no šīm 26 izvēlēm ir vispār spējīgs izvēlēties. Jo, ja es arī pārskatu šo te, bieži vien arī pārunājot ar kolēģiem, teiksim, es pati jau vadu studiju programmas vismaz 10 gadus, es esmu vismaz pie tās augstskolā lietotās terminoloģijas pieradusi, bet tad es satiekos ar cilvēkiem no profesionālās izglītības, no vidējās, un viņiem ir vēl 10 citi vārdi, kā pateikt kaut ko par to, kas notiek tajā viņu jomā, un tad es tā domāju, vai tāds cilvēks parastais vispār spēja orientēties visā tajā milzīgajā pārbagātībā un saprast, ko tad lietas nozīmē. Un es iedomājos, atnāk arī tāds uzņēmējs, un mēs viņus sākam apbērt ar dažādiem šiem vārdiem un teikt, mēs varam piedāvāt to, mēs varam piedāvāt šito. Nu, tad kas tas viss ir? Jo man ļoti sarezonēja tās manas pārdomas ar to, ko Baiba Bašķera arī dienas pirmajā pusē teica, ka tad, kad viņai ir bijis šī te pāriešana no šīs izglītības sistēmas politikas veidotāja puses pie tiem, kas ir šie te tātad ekonomikas ministrijā pārziņā esošie jautājumi, ka viņi arī bijis milzīgs šoks par to, varētu teikt, nezināšanas līmeni. Tad jautājums, ko mēs arī no tās izglītības sistēmas esam darījuši, lai mēs šo padarītu skaidrāku. Un es jums parādīšu nākamo, kur es aizņēmos no kolēģis Jeļenas Muhinas vienas arī prezentācijas, IZM kolēģis, kur tas, ko es rādīju tikko, visa tā milzīgā māja ir faktiski tikai tā kreisā puse, un tad mums pienāk klāt vēl arī šī labā, kas tad ārpus formālās izglītības, vēl vairāki dažādi formāti, kā mācīties, un ko vēl var darīt mūsu izglītības iestādēs. Nu, lūk, un es pat paņēmu izkopēju no 2 likumiem, no augstskolu likuma un tad arī no profesionālās izglītības likuma, tad tie fragmenti, tās mazās daļas, ko mēs arī varam piedāvāt un ko arī var tātad noslēgt ar zināmu veidu vienu vai citādu dokumentu, nākot pie mums mācīties. Tātad augstskolu ietveros atvērtās universitātes, šobrīd šis princips tiek plaši popularizēts, tātad dažādu studiju kursu, apguves studiju moduļi, savukārt profesionālā izglītībā, un es pieņemu, ka varbūt tiem, kas šeit pārstāv uzņēmējdarbības jomu, ka tā ir tāda pazīstamāka, tātad gan šīs profesionālās tālāk, izglītības profesionālās pilnveids, un kas priekš manis ir tāds, ko es katreiz tā kas tas tāds apmēram, jo es tiešām ikdienā šo neskaros, šī sasniedzamo mācīšanās rezultātu vienība, kas arī ir tāds gabaliņš, ko arī tātad var apgūt un par ko var saņemt arī dokumentu. Nu, lūk, un kā visā šajā sistēmā norentēties, ja tev nav vēl kāda papildus izglītība, kā vispār ar šo te bagātību strādāt, kā to savu ceļu karti izveidot. Nu, lūk, un tā mana ziņa ir tāda, ka mēs tūlīt Latvijā mēģināsim šo visu padarīt vēl sarežģītāku, un tur Vidzemes augstskola ir ļoti, ļoti cieši iesaistīta, un tāpēc es arī šodien gribēju par šo runāt, jo es esmu šajos pēdējos mēnešos sapratusi, ka tā ir milzīga atbildība, ko mēs esam uzņēmušies, tad mēs koordinēsim šo mikrokvalifikāciju, mikroapliecinājumu. Tas pat vēl šis ir tātad uz diskusiju, kas tas īsti tātad būs latviešu valodā. Tātad vēl viens papildu šis te īsā formāta definējums, kas tātad ienāks izglītības sistēmā, ko mēs ļoti daudz redzam arī mēs kā viena no šīm Eiropas universitāšu alianšu partneru augstskolām. Tātad mēs redzam, ka partneri jau ļoti daudz ar šīm lietām strādā. Es zinu, ka Igauņi pat vēl īsti neesot šim nacionālajiem regulējumam palaida. Augstskolas teica, kas būs, laižam. tad jau skatīsimies procesā sakārtosim. Nu, mēs arī esam tātad kopumā Latvijā šajā te sākuši, tā teikt, kājas apmērcēt. Lūk, pāris piemēri, tātad jau Latvijas universitāte ar šo ir startējusi, tad šo te mikroapliecinājumu kursu, tāds pats arī Rīgas Tehniskajā universitātē. Vēl viens piemērs no juridiskās koledžas, ko man kolēģi bija arī piefiksējuši, un arī mums pašiem. Mums ir viena projekta ietvaros, tātad šis mikrokvalifikācijas vai mikroapliecinājuma kurs, tātad eksperimentējam ar šiem īsajiem formātiem. Tas, kas varbūt ir tā galvenā
Galvenā lieta, par ko es noteikti iestāšos šajā procesā, ir tas, ka mums ir vairāk jādomā, kā šo dalījumu starp formālās un neformālās šīm izglītībai vai šīm īsajiem formātiem, jā, kā mēs tomēr varam arī gan priekš sevis izglītības sistēmā teikt, ka jā, šī ir daļa no īstas izglītības. Šie nav, teiksim, tur tādi gabaliņi, ko var paņemt, bet tas ir patiešām nopietni un kvalitatīva izglītība, tas ir šie kvalitātes jautājumi. Un tātad, ko var darīt pēc tam, kad tas cilvēks atnāk ar to kaudzīt ar šiem dažādajiem mazajiem apgūtajiem gabaliņiem, un ko tad mēs ar augstskolu tālāk ar šo visu varam iesākt. Tā kā šie jautājumi ir uz mūsu galda šobrīd. Tā, lūk, un es iesaistīju ChatGPT nedaudz procesā, jo man apnika googlēt un tā teikt, spērt bildes no dažādiem. Domāju, uzražošu kaut ko oriģinālu arī vēl papildus. Jā, un tad es pajautāju šim savam palīgam uzzīmēt tradicionālo izglītības ceļu, un tas izskatās šādi, un tad, lai viņš man uzzīmē to, ko varētu teikt tāds mūsdienīgs, contemporary, es ierakstīju to vārdu, tad viņš man uzzīmēja šādu, kas nemaz vairs nav ne taisns, ne tāds ļoti tāds plānveidīgs, bet tātad ar dažādiem pagriezieniem un noklāts, kā jūs redzat, jā, ar šiem, varētu teikt, jā, šo mazo izmēru un dažādi izmēri izglītības dokumentu apliecinājumiem. Lūk, šitāda bija īstenībā pirmā bilde, ko viņš man uzzīmēja. Un es tā domāju, varbūt, ka es varētu pati tādu izveidot no visu, ko es savā dzīvē sapelnīšu dažādos kursos, piedaloties, visas savas izglītības saliekot kopā. Tas varētu būt kaut kas iespējams tāds, varbūt, ka jums arī izdodās. Lūk. Un tad man ir daži slaidi, jā, es iedziļinājos OECD redzējumā, jā, par šiem īsajiem formātiem, par to, ko vispār mēs varam iedot tiem cilvēkiem, kas saka, jā, es gribu būt aktīvs darba tirgu, es gribu izmantot savu potenciālu maksimāli daudz, ko man mācīties. Tātad, kā šīs lietas, kas ir pieejamas un ar ko šobrīd startē daudzas izglītības iestādes, tad šeit tie pieci punkti, kas es gan atļāvos viņus netulkot, jā, bet tātad ļoti svarīgi ir tiešām šie mērķi, kāpēc mēs vispār piedāvājam, jā, šīs mazās īsās mācīšanās formas. Un tad šis tātad pieejamība kopumā kā tāda, un arī viss tas pārējais, ieskaitot arī šo informācijas pieejamību. Tātad arī par to, vai mēs pietiekami stāstam un skaidrojam, jo tas arī bija viens no aspektiem, ko mēs diezgan pamatīgi analizējām savu laiku Vidzemes augstskolā, domājot par to, kā mēs būvējam šo savu mūžizglītības arī piedāvājumu, ka kopumā tas izglītības vai, teiksim, šīs informētības līmenis par to, ko vispār var dabūt, ko var saņemt, vai mēs pietiekam par to stāstam kā iestādes. Lūk, tas par šo. Un tad pāris tādas nodalītas lietas, jā, par šīm mazā apjoma programmām. Ja mēs skatāmies pasaules pieredzi, tad ko tad varētu teikt tam cilvēkam, kurš saka, jā, es gribētu kaut ko mācīties, man būtu svarīgi saprast, ja es, piemēram, domātu par savām nodarbinātības iespējām, par savu atalgojumu līmeni, un tad tā galvenā atziņa ir tāda, ka tā, ko mēs šobrīd sakam, tā īstā, tā izglītība, kas tev iedod to lielo smuko diplomu, kas tur ir rakstīts, vai tur ir augstskolas vidē, tas būtu bakalaura vai maģistra grāds, tad šis zolīdais grāds kombinācijā ar tad šiem pēc izvēles šiem mazākā apjoma mācīšanās pieredzēm ir vislabākā kombinācija, ka tomēr tas, ka tiek iziets cauri pietiekami ilgam šim mācīšanās posmam, ka tomēr tie ir vai 3 gadi akadēmiskā bakalaura, 4 profesionālā, tad 2 vai 1 vai 2, pusotra maģistrs, ka tad tomēr tas ir ilgs laiks, kas prasa arī tādu piepūli, tas prasa tiešām palikt tur, kur es esmu, izturēt visas grūtības un tik līdz galam, kaut gan tas nav nevienas vasaras projekts, ne pat viena gada projekts, ka tā diezgan ilgi saglabāt šo fokusu uz kaut kāda mērķa sasniegšanu, ka tas tomēr
trenē noteiktas prasmes, ko šajos īsajos nevar iedot, jo savukārt tā pretējā kombinēšana, tātad sākot ar kādiem īsākiem šiem te formātiem, un tad mēģinot iet uz lielāku izmēru šo te grādu, tas nedod tik labu efektu. Nu, vēl virkne lietu, un man, protams, kā sociālo zinātņu pārstāvim, man ir tuva šī te pieeja, ka tātad jebkas, kas pasaulē notiek, iezīmē noteiktas vai nu varas attiecības vai nevienlīdzības attiecības, un tad arī šeit mēs redzam, ka tātad arī šie mazākās šīs te mācīšanās formas, diemžēl, kā pasaules pieredze rāda, tomēr ir ar labāku efektu tajās grupās, kurām jau ir izglītība un pietiekami arī tātad laba izglītība. Tātad šī nav panacēja, ar ko mēs varam risināt jautājumus par tiem, kas ir tātad kādā brīdī izkrituši, atkrituši vai atpalikuši tik labi, kā tas strādās grupās, kur šī izglītība jau ir. Un tātad arī par noteiktā vecumā, ja mēs skatāmies uz nodarbinātības iespējām, uz lielāku atalgojumu iespējām, ja tad ir kaut kāds posms, diemžēl tā vecuma diskriminācija arī kaut kur parādās, ja ka tātad šī te papildus izglītība, kas tiek iegūtas ar šiem mikrokvalifikācijām vai cita veida mācīšanās formām, vairs tā nestrādā. Nu, lūk, un tad ir otra pieeja. Tātad, ja mēs domājam par izglītības ieguvi kā tādu, ka, teiksim, būtu iespējams noteiktas situācijas, kur redzot, ka tātad šis te jaunietis vai pieaugušais netiek līdz tam grādam, viņš nespēja to maģistra darbu uzrakstīt vai vēl kaut ko, iespējams, ka šī varētu būt tomēr laba alternatīva, pārslēgties uz šo te mazāku vai arī, teiksim, brīžos, kad ir grūti izvēlēties, tāds kā tāds testerītis, tad varētu būt šīs īsā apjoma programmas, kur kā labi piemēri tiek piesauktas Skandināvijas valstis, ja, ka tur šīs iespējas tiek piedāvātas. Nu, mūsu situācijā, kā jau te iepriekšējā runātāja teica, jā, mums vēl, diemžēl, dominē joprojām šis te piegājiens, ka mums nedara tie, kas nāk kaut ko te pamēģināt. Mums vajag, lai viņi stājas, ja mums tad ir svarīgs tiešām tas piesaistīto studējošo apjomu, skaits. Un vēl tātad valstis, kur ir atļauts studējot izglītības līmenī zemākā līmenī, tātad pamēģināt kaut ko no tiem augstākajiem. Es lasīju par Ameriku, kur tātad vidusskolas posmā tiek piedāvāts apgūt kursus augstskolā, atsevišķus kursus, tādā veidā pārvarot arī šos te aizspriedumus valstīs, kur varbūt nav tā automātiski nav šī doma visā sabiedrībā izplatīta, tad man ir jāturpina studēt, man ir jāiet uz priekšu, tad šis palīdz to sajūtu iegūt, ka arī es esmu cienīgs iegūt šo te tālāko nākamo izglītību, un virkne jomu, kur mēs te runājām, ka tad ir šīs te ļoti pieprasītās nozares, kur studējošo skaits ir milzīgs. Latvijā mēs varam, es tagad domāju, kas varētu būt tāds, kur ir ar milzīgu konkursu, Mārcis, nezinu, Latvijas universitātē, kura ir viss medicīna kā joma, kur šīs te pilnās studiju vietas ir ierobežotas, tur dažādi iemesli, ka tātad arī šīs mazās programmas ļauj varbūt garākā laika posmā, bet tātad arī apgūt zināšanas šajās te jomās, bet mēs vienmēr saskaramies, protams, ar to, ka tātad vai šis arī skaitās tikpat labi un vērtīgi, kā tad, ja es tiešām studēju kā tātad īsts students, vai es arī esmu īsts students, ja es mācos šajās te mazāk izmēru programmās, un ko es darīšu pēc tam, ar šo te savu saņemto dokumentu, tātad, ko tas nozīmēs man tālāk darba tirgu vai tālāk nākamās izglītības iegūšanai. Nu, lūk, un tad šie divi dažādie skatījumi arī tas ir, ko OECD saka, ka tad valstīm būtu jāizšķiras, vai mēs uz šo
mazā izmēra izglītību, tātad uz šī mikrokvalifikāciju un arī visiem šiem pāriem, tad skatāmies, lai mēs palielinātu iespējas darba tirgu, vai arī, lai mēs palielinātu pieejamu izglītībai. Nu, Latvijā kopumā šobrīd tā virzība ir tomēr tajā, ka mēs ieguldamies un šo attīstam tāpēc, lai palielinātu iespējas darba tirgū. Nu, lūk, un te arī mana drauga ChatGPT zīmē jums tātad vizuāli attēlot šos te vārdus, jo mēs daudz runājam, ja, ka tātad par šiem kritērijiem, par to, ka kvalitātes jautājumiem jābūt ir tikpat labi sakārtotiem, kā tad, ja mēs piedāvātu šīs te pilnā grāda programmas, tātad atbilstība gan paša šī te izglītības interesēm, gan arī tad Latvijas situācijā pilnīgi noteikti arī tad darba tirgus vajadzībām, elastīgums, lai mēs būtu spējīgi mainīt ātri, lai mums nebūtu vēl kādu papildus ierobežojumi un šķēršļi, tādi, kā mums ir šobrīd, teiksim, jā, šīs te pilnās grādu programmas īstenojot, tad ļoti gari un ilgi procesi. Mēs tiešām no sirds ceram augstskolu vidē, ka šī te institucionālā akreditācija, kas lēni nāk, bet nu jau izskatās, ka arī tuvojas mūsu vidē, iedos mums vairāk elastīgumu, jebkādu tātad studiju programmu veidošanā, savietojamība, gan saskaņa tātad vienas izglītības līmenī, gan arī starp dažādām, un arī šī te pieejamība, ka tātad gan formāti, gan arī šis te plānojums, gan tātad, lai tiešām šos kursus varētu apgūt. Jo es par atvērtu universitāti pieminēju, un mums nav īstenībā Valmierā, kur tiešām faktiski ik viens strādā, kur arī, kā Mērkungs rādīja pašā dienas sākumā, mums šis te bezdarba procents ir 3%, ka tātad strādājošajiem un tiem, kas ir tātad, nu, vēl papildus visas lietas, kas dzīvē notiek, tātad tomēr atnākt kopā ar studentiem dienas vidū šo kursu apgūt nav tik viegli, ka tātad tas būtu par šo. Nu, lūk, un tad mazliet par šo mikrokvalifikāciju projektu, tātad pagājušā gadā, gandrīz pirms gada, nu, tas bija arī tātad pavasaris šajā te seminārā, ko IZM kopā ar KPMG Baltics organizēja, tātad tika izsludināts, ja, tad šāda izmēģinājuma projekta īstenošana, un šeit arī tātad dažādi šīs te lomas, un kas tad ar to visu notiks? Nu, lūk, un tātad Vidzemes augstskola ir kļuvusi par šī projekta koordinējošo institūciju. Tas nozīmē, ka tātad mēs atbalstam ministriju gan šī te izmēģinājuma projekta īstenošanā, kas nozīmē tad arī citu augstākās izglītības iestāžu iesaisti un arī tātad priekšlikumus normatīvo aktu izmaiņām, tātad šim regulējumam, sākot gan ar pašu definīciju, terminoloģiju, gan arī par tālāk par šiem kvalitātes un atzīšanas jautājumiem. Nu, lūk, un teju mēs esam faktiski pēdējās dienas pirms šī te konkursa izsludināšanas. Ja mēs pēc gada tiksimies šādā konferencē, tad varēšu parādīt, jā, cik tālu esam ar darbiem tikuši un kādi tad ir pirmie rezultāti, jo šobrīd tiešām es teiktu, ka mēs esam tādā ļoti pašā sākuma posmā, līdz ar to daudz tās pieredzes mums nav, un te tādai tīri izklaide, jā, mums palīdz KPMG Baltics kolēģis, un šeit viņas paspēlējās ar vārdiem, ņemot vērā, ka tad mums joprojām ir šis te, nu, jautājums par to, kā tad mēs šo jauno izglītības formu sauksim, ka tad sākot gan no mazdiplomiem līdz nanogrādiem un daudzām citām aizraujošām lietām. Es domāju, ka noteikti tik eksotiski tas netiks nosaukts, bet idejiski, jā. Lūk, mājaslapa, kur varat sekot arī līdzi, un vēlreiz man ChatGPT, es liku viņam pēc tam uztaisīt formālu paldies, bet viņš man parādīja, ka es esmu pārsniegusi dienas limitu, ko es varu ģenerēt, un viss tā mēs palikām pie tādām puķītēm. Jā, paldies! Paldies, Agnes. Tā, nu mums ir arī viens slaido jautājums. Ko atšķiras mūsu izglītības? Lūk, ļoti labs jautājums. Arī paši ar šo peramies šobrīd un cīnamies. Atbildes man nav. Būs.
Ļoti labi. Paldies. Es ceru, ka tev būs atbildi uz mani jautājumu, jo Jā. man ir, es jau solīju, būs provokatīvi jautājumi, arī tev man ir provokatīvs jautājums. Mēs runājam par dažādām profesijām un to prasmju attīstību, mūža izglītību, tātad dažādu profesionālo prasmju attīstību. Kā tu vērtē Latvijā, varbūt caur arī savas augstskolas prizmu, izglītības jomā strādājošo pedagoģisko prasmju mūža izglītību un to, cik daudz vai maz tā tiek izmantot? Tieši pedagoģisko. Pedagoģisko prasmu mūža izglītība. Jā, skolotājs, kurš visu mūžu attīsta sevi kā skolotāju. Augstskolas pasniedzējs, kurš nevis visu laiku attīsta varbūt to savu priekšmetu, ko viņš māca, bet sevi kā cilvēku, kurš māca. Ir divas dažādas pasaules. Tad, kad es sāku strādāt augstskolā, es neko nezināju. Man mamma bija pedagogs, es varētu teikt, varbūt kaut kas man no tā tur ir pielipis, bet man nebija nekādas pedagoģiskās pieredzes. Un ar to arī augstskolas atšķiras no pārējiem līmeņiem, ka te var ienākt tiešām nozars profesionāls, kā es tolaik biju, arī tad ļoti veiksmīgi ar savu dzīvi super apmierināti žurnālisti. Jā, tad man tā augstskola tā kā ievilka, bet man tajā brīdī neviens neprasīja, un šobrīd arī mums ir tieši tāpat situācija. Un līdz ar to no institūcijas puses ir ļoti svarīgi, kā mēs nodrošinam šo te pilnveidu, kā mēs iedodam tās pedagoģiskās prasības. Šeit viņas netiek prasītas. Skolās tā ir cita lieta, jā. Jo to, ko es gribēju arī piebilst pie iepriekšējās runātājs, jā, mēs runājam par šiem te jaunajiem aizrautīgajiem skolotājiem, cik viņi trūkst, un mēs šobrīd esam to sākuši risināt tā, ka mēs plānojam un veidojam, un ceru, ka tas drīz arī dienas gaismu ieraudzīs, ka tātad mūsu IT programmu studenti arī iegūs šīs pedagoģiskās prasmes, jo to, ko mēs konstatējam, ka viņi ir pieprasīti skolas visvisādos aplinku ceļos, viņus tā kā pie sevis piesaista un dabū, jo viņi zina jomu, bet viņiem tātad nav šo pedagoģisko prasmu, lai mums nav tik daudz tur jāmokās un jālīkumo, ka tad mēs varētu arī dot šīs pedagoģiskās prasmes tādā apjomā, lai varētu arī tad strādāt skolā. Jā. Super. Mums ir vēl viens pagaida, ka tev mokam. Jā. Uz Man beigām ir jautājumi tomēr vēl. Mīņājos, Tas ir apsveicami, auditorija ir aktīva. Mums ir vēl viens jautājums, nekas, ka viņš nav uz ekrāna, es viņu nolasīšu arī no slaido. Vai profesionālajā skolā arī varētu pievienoties mikrokvalifikācijas ieviešanai konkrētam kursam, un viņš ir uz tev arī priekšā. Kas būtu jādara, lai ieviestu mikrokvalifikāciju? Kopumā es varu atbildēt, tad tas ministrijas redzējums ir, ka šīs mikrokvalifikācijas ir ieviešamas dažādos izglītības līmeņos. Tas, kas ir šobrīd šajā te izmēģinājuma projektā, tomēr ir augstskolas sākot ar koledžām. Tātad augstākās izglītības nodrošinātāji sākot ar koledžām. Tātad tas ir tas, kas šobrīd ir iekļauts. To mēs no savas puses nemainām. Jā. Bet man, diemžēl, jāatvainojas, un man jāatvainojas Mārcim. Es tā sapriecājos, kad es ieraudzīju jūs programmā, bet man šodien rektors Cepura liek skriet vēl uz pašvaldību, jo IZM pārstāvis pie mums neieradās, bet ir tātad ministre Valmierā darba vizītē skolās un arī pašvaldībā, un es nolēmu, es nevaru neizmantot šo iespēju tomēr uz īsu brīdi arī ar viņu satikties, tā kā es atdošu tālāk mājasmātes pienākumus kolēģei Ivetai Putniņai, un lai jums foršs un tāds enerģisks konferences noslēgums, un tad jau atkal tiekamies. Jā, paldies.